Dzērus gulbis visi taujā, vai jau atkal pavasaris? Man tā taujāt nevajag. Man ir 2 pāri 100, un kad abiem dēlnas cauras, tad jau atkal pavasaris. Par pavasara sākumu pieņemts uzskatīt laiku, kad nakts un diena atkal ir vienādā garumā – 21. martu. Dabā gada laika mainās nemanāmi, un pavasara atmoda sākas jau pirmajos atkušņos, pat februārī. Jo dienas kļūst garākas un saulainākas, jo vairāk pazīmju dabā vēsta par pavasara iestāšanos. Dabā viss ir atkarīgs no ūdens. Siltajās dienās piesaulē strauji kūst sniegs. Sniega ūdeņi saulē iztvaiko vai pa sasalušo zemi strauji ieplūst strautos un upēs. Ceļas ūdens līmenis un lūst ledus. Ja sniega daudz un tas kūst strauji, upes pārplūst un sākas pali. Tumšie, no sniega brīvie laukumi saulē ātri sasilst un izkūst arī augsnē esošais ūdens. Tad saka, atkūst zeme. Nu var sākties augu un dzīvnieku atmoda. Pirmās pavasara dziesmu jau februārī uzsāka lielās zīlītes. Zemnieki saka, zīlīte jau trin lemesi, drīz pavasaris. Zīlītei spalgi piebalso mājas zvirbulis, un arī kraukļi kāzu lidojumus uzsāk jau februārī. Mežos vietām vēl sniegs, kad kāzu kaujas sāk medņi un rubeņi. Viņi pulcējas sen izvēlētās vietās, riestos, kur dzied un cīnās. Mātes pievērsīs uzmanību tikai stiprākajiem. Visi šie putni ziemu pavadījuši Latvijā. Tikko saule sasilda koku stumbrus, atkūst arī koks nesošais ūdens un sāk plūst koku sulas. Ja viseni šajā laikā cilvēki tecina ļoti veselīgās un gardās kļavu un bērzu sulas. Lūk, šādu garšo pavasaris. Sulu laikā kokiem un krūmiem sāk plaukt ziedi. Visagrāk zied vītoli, kārkli un blīgsnes, kur apaļīgo ziedus dēvē arī par pūpoliem. Savukārt lazdām, augšņiem un bērziem ziedi ir divējādi. Sīki parasti sarkani, no kuriem radīsies auglīši, un nokarenas prāvas spurdzes, ziedi, kuros veidojas putekšņi. Vietām vēl sniegs, kad uzied agrākās puķes, sniegpulkstenītes. Drīz nogāzēs pie saulē plaukst arī zilās vizbulītes un mālēpes. Mazliet vēlāk mežmalā uzied arī baltās vizbulītes. Jau agri pavasarī Latvijā atgriežas gājputni, kas ziemo netālu Eiropā. Pirmie atlido krauķi, ķīvītes, strazdi un, protams, cielaviņas, kas tekalē pa pagaumu pat vēl pirms pilnīgi izzudis sniegs. Šie putni, tāpat kā dzērves, atlido tikko par pavasari vēsta laika apstākļiem. Tomēr ziema nevienmēr atkāpjas uzreiz. Nereti sāk putināt jau pēc putnu atlidošanas. To sauc par cīruļu puteni, un pēc tā parasti sniegs atkal ātri nokūst. Savukārt tālākie ceļotāji stāķi, bezdalīgas un daudzi citi Latvijā ierodas ik gadu vienā un tajā pašā laikā, it kā būtu pētījuši kalendāru. Kad izkusis ledus, no ziemošanas vietām izlien abinieki vārdes, krupji un ķirzakām ļoti līdzīgie tritoni. Viņu oliņas ikri izšķilties var tikai ūdenī, tāpēc visi abinieki pavasarī meklē dīķus vai ezerus. Visagrāk nāsto parastās vardes un krupji. Vardēm ikri izkārtoti recekļainās pikās un tiek iznēsti seklā līcītī, kur ūdens jau sasilis. Pēc dažām nedēļām no ikriem izšķiļas abinieku mazuļi kurkuļi, kuriem atšķirībā no pieaugušajām vardēm un krupjiem nav kāju, bet ir gara aste, lai labi varētu peldēt. Līdz ar vardēm virszemē izlien arī čūskas un ķirzakas.
kas steidz sildīties piesaulē. Laiks mosties arī citiem dzīvniekiem, kas gulējuši ziemas guļā. No pagrabiem izlido sikspārņi, no alām izlien āpši un jenotsuņi. Ziemas migas pamet ēži un lāči. Viņiem tagad jānomaina biezais ziemas kažoks un daudz jāēd, jo ziemā viņi ir ļoti novājējuši. Baltais ziemas kažoks jānomaina arī baltajam zaķim. Uz brūnā zemes viņš ir ļoti labi saredzams. Kad pali beigušies, daudz darba bebriem. Viņiem steigšus jālabo straumes sabojātie aizsprosti. Saulainajās pavasara dienās izlido pirmie pārziemojušie kukaiņi. Vēl gurdie tauriņi steidz stiprināties pirms oludēšanas, bet bites un visdažādākās mušas steidz vākt ziedputekšņus un nektāru. Dzīvība jaušam arī skudru pūžņos, un drīz vien jau visur rosīsies daudzveidīgi sīkie mežu un pļauju iemītnieki. Pļāva un mežs sazaļo ļoti ātri, kad dārzā uzied ābeles un zirkastaņas, bet upes krastos ievas skaidrs, ka vasara jau tuvu. Daudziem putniem nu sākas darbīgākais laiks. Jābūvē ligzdas un jādēj olas. Dzied tikai putni, kas atlidojuši vēlu, piemēram, lakstīgalas un griezes. Bet dīķos atskan skanīgs zaļo vārdu koris. Pēc pirmā pērkona negaisa vecie cilvēki saka, nu droši var uz zemes sēdēt. Jā, drīz vasara. Vasara. Brīvdienas. Vasara ir siltākais un gaišākais gada laiks. Pēc kalendāra tā sākas 21. jūnijā, īsi pirms Līgo svētkiem. Tad diena ir visgarākā, bet nakts visīsākā. Garajās saulainajās vasaras dienās pēc lietus ūdens ātri iztvaiko un zeme izžūst. Zemnieki pļauj zāli un lopiem gatavo ziemai sienu. Jokojot teica, ka arī grieze palīdzot pļaut, tik skarba tai balss. Druvās briest labība, rudzi rupmaizei, kvieši baltmaizei, auzas auzu pārslām. Siltajos vakaros un rītos virs pļavām un ūdeņiem veidojas iztvaikošā ūdens lāsīšu miglas vāli. Ja migla rītā ceļas augšup, būs lietus, bet ja saguls zālē veidojas rasa un dienā nelīs. Ja lietus nelīst pārāk ilgi, auga augšanai trūkst ūdens un iestājas sausums. Dīķi izžūst un izsīkst pat ezeri un upes. Varžu un krupju mazuļiem nusteikšus jāsāk dzīve uz sauszemes. Kurkulim izaug kājiņas un izzūd aste. Viņš vairs neēd līdz pārvēršanās beigām, jo izmainās pat mute. Pieaugušās vardas un krupji dzīvo uz sauszemes. Vakaros, kad nav karsta, ķerot kukaiņus un sliekas. Turpretī zaļās vardas ūdenī dzīvo visu gadu. Karstums patīk arī rāpuļiem. Rīta saulē labprāt gozējas odzes. Arī ķirzaku karstums un sausums nebaida. Kukaiņu medības vislabāk sokas tieši piesaulē. Vasarā ūdens bagātīgi saglabājas vienīgi purvos un bebru dīķos.
sulīgie mitrumā augošie augi un kārklu zariņi, tad arī ir galvenā bebra barība vasarā. Šajā laikā drošo migu pamet aprīlī dzimušie bebru mazuļi. Arī vilcēnu un arī lapsēnu dzīvē šis ir laiks, kad jāapgūst dzīves gudrības. Savukārt ezēni migu pametīs vēlāk, jūlijā. Vasara ir putnu mazuļu šķilšanās un pieaugšanas gada laiks. Šis laiks viņu dzīvē ir visbīstamākais. Putnu ligzd guļu mazuļus vecāki pēc izšķilšanās ilgi baro un aprūpē ligzdā. Viņi to pametīs tikai tad, kad būs pietiekoši spēcīgi, lai lidotu. Taču arī tad vēl ilgi pieprasīs barību vecākiem. Ligzdguļi ir vairums sīko putnu, stārķi, visdažādākie plēsīgie putni, kā arī jūras kraukļi un daudzi citi. Visi šie mazuļi izšķiļas sīki un nevarīgi. Turpretī daudziem ūdensputniem mazuļi ir ligzd bēgļi, kas jau no pirmajām dzīves dienām droši seko vecākiem. Jāievāc liepziedi garšīgai tējai. Vēl der ievākt pelašķu ziedus, tējai pret klepu. Zāļu tējai noder arī vīgriezes, asinzāle un daudz citi augi. Vasaru dēvē par ziedoni, jo pļavas pārpilnas ziediem. Smaržīgākās ir Latvijas orhidejas, naktsviolas. Labības lauku malās krāšņi plaukst rudzu puķes, bet pļavas kļūst baltas, kad uzzied madaras un margrietiņas. Vasara kukaiņu laiks. Jo vairāk ziedu, jo vairāk tauriņu, kas sūc nektāru. Nektāru čakli meklē arī kamēnes. Savukārt labolēm labāk garšo ziedputekšņi. Lidodami no zieda uz ziedu, ziedputekšņus kukaiņi aiznes sev līdzi, tā aputeksnēdami augus. Citi kukaiņi, piemēram, dažādu krāsu blaktis, labprāt sūc arī augu sulu ar asu snuķīti caurdurot mizu. Vēl pieticīgāks ir vaboles, lapgrauži, kas ar asajiem žokļiem grauž lapas. Lapas ēd arī tauriņu kāpuri, kā šis nātru raibeņa kāpurs. Dzīvība nenorimst arī naktī. Kad satumsta līgavaini vilinot, spīdīgo vēdera galu izrāda vabolīšu jāņtārpiņu meitenes. Vasara, ogu laiks. Jau vasaras sākumā piesaulē ienākas meža zemenes. Drīz mežos nogatavojas arī melenes un avenes, bet dārzos sarkanās jāņogas un aromātiskās upenes, kas īpaši bagātas ar vitamīniem. Labu ēst gribu, ogotāji! Bet kas tad tas? Dārza mīkstajā zemē ieracies vīngliemezis. Arī gliemezim ir ligzda. Gliemeža ola. Vasara. Visi to gaida atnākam, bet pusdienlaikas svelmē šķiet sapņo par vēso rudeni. Karsti. Ne visus māte māka padzirdīt. Dīķīs pārītes
atradušas draugu, dodas dēt oliņas zem ūdens. Kāpuri izšķilsies rudenī. Ziemu pavadīs dīķī un iznāks krastā, lai pārvērstos par krāšņu spāri. Nākošajā pavasarī